Jā, nākamais personīgais stāsts ir par to, kā nosodījums, aizvainojums, nepiedošana tevi tur un indē. Jā, tas bija briesmīgi, jo tajā momentā, kad ejot ar nāves valstību, tu ieraugi, ka tev jānes vēl viens cilvēks līdzi. Arī par viņu tev jāstrādā. Kas tāds esi? Es vienkārši par tevi esmu pieķēries. Velc man līdzi. To jau man nepiedevi, neatlaidi šajā pasaulē. Un tad, ja tu esi vēl nezini, ko tu darīt, nezini, kā darīt, ko darīt, kāpēc, tad tu pilnīgi apmaldies. Tev nav nekā. Bet tev vēl jāvelk līdzi tur mamma vai kaut kāds idiots, kas tev kaut ko ir izdarījis uz ielas. Tad tās ir, neteiksim, ka nāves bailes, bet spēks noņem. Un arī šajā dzīvē tas viss. Tev noņem spēks. Padomā. Tev to vajag. Padomā. Ja tev nonākot tur, jācīnās ir pat 5, pat 10, 15. Atlaid. Atlaid aizvainojumus, atlaid bailes. Principā tev jāpiedod pilnīgi viss. Lai kas tev būtu izdarīts. Un tam ir tehnikas. Es tās māku. Meistars Medis gmail.com